Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка. Lienas ikdiena. Liena ir ģimenes ārste. Viņas darbs ir atbildīgs un bieži arī nogurdinošs, bet viņa zina, ka cilvēki paļaujas uz viņu. Viņa cenšas palīdzēt katram pacientam un vienmēr domā par ģimeni, vīru Imantu un bērniem Martu un Tomu. Liena tic, ka līdzsvars slēpjas nevis perfektā grafikā, bet vēlmē būt kopā tad, kad tas ir svarīgi. No rīta ap 6 Liena jau ir augšā. Viņa uzvāra kafiju, pārskata pacientu sarakstu un pieraksta piezīmes dienai. Dažreiz viņa paskatās arī ēpastus. Istabā dzirdama Imanta balss. Viņš modina bērnus un palīdz viņiem saģērties. Pirms došanās uz darbu Liene apskauj bērnus, samīļo viņus un sola vakarā atnest saldējumu. Šādi solījumi palīdz saglabāt tuvību. Ceļā uz darbu viņa domā par pacientiem, bet arī par to, ka vakarā vajadzēs noklausīties Martas dzejoli un apspriest ar Tomu viņa zīmējumu. Darbs ir intensīvs. Pacienti, zvani, dokumenti, neatliekami gadījumi, laiks skrien ātri. Ja paveicas, pusdienās ir ābols un jogurts, kas tiek apēsts starp vizītēm. Kolēģi smejas, ka viņa ēd ātrāk nekā raksta receptes. Reizēm, ja ir brīvs brīdis, Liene uzraksta bērniem īsziņu. Es jūs mīlu, tiksimies vakarā. No darba viņa atgriežas nogurusi, bet ar smaidu sejā. Bērni skrien pretī un stāsta par skolu, Imants gatavo vakariņas. Viņi ēd kopā, runā un smejas. Pēc tam Liene palīdz ar mājas darbiem, lasa pasaku un pavada laiku ar ģimeni. Pirms gulētiešanas Liene dodas uz bērnu istabu un skatās, kā viņi guļ. Viņa zina, ka rīt atkal būs skriešana, bet šie īsie brīži, kad viņi ir mājās, ir nemazāk svarīgi kā darbs. Kad bērni aiziet gulēt, sākas mierīgais laiks divatā. Imants atnes tēju, viņi pasēž klusumā. Vārdi nav daudz, bet tuvums runā viņu vietā. Pirms miega Liene pārbauda, vai bērni guļ un čukst vīram. Paldies, ka esi! Un rīt viss sāksies no jauna. Ne perfekti, bet ar mīlestību. Lienas ikdiena. Liena ir ģimenes ārste. Viņas darbs ir atbildīgs un bieži arī nogurdinošs, bet viņa zina, ka cilvēki paļaujas uz viņu. Viņa cenšas palīdzēt katram pacientam un vienmēr domā par ģimeni, vīru Imantu un bērniem Martu un Tomu. Liena tic, ka līdzsvars slēpjas nevis perfektā grafikā, bet vēlmē būt kopā tad, kad tas ir svarīgi. No rīta ap 6 Liena jau ir augšā. Viņa uzvāra kafiju, pārskata pacientu sarakstu un pieraksta piezīmes dienai. Dažreiz viņa paskatās arī ēpastus. Istabā dzirdama Imanta balss. Viņš modina bērnus un palīdz viņiem saģērties. Pirms došanās uz darbu Liene apskauj bērnus, samīļo viņus un sola vakarā atnest saldējumu. Šādi solījumi palīdz saglabāt tuvību. Ceļā uz darbu viņa domā par pacientiem,
bet arī par to, ka vakarā vajadzēs noklausīties Martas dzejoli un apspriest ar Tomu viņa zīmējumu. Darbs ir intensīvs. Pacienti, zvani, dokumenti, neatliekami gadījumi, laiks skrien ātri. Ja paveicas, pusdienās ir ābols un jogurts, kas tiek apēsts starp vizītēm. Kolēģi smejas, ka viņa ēd ātrāk nekā raksta receptes. Reizēm, ja ir brīvs brīdis, Liene uzraksta bērniem īsziņu. Es jūs mīlu, tiksimies vakarā. No darba viņa atgriežas nogurusi, bet ar smaidu sejā. Bērni skrien pretī un stāsta par skolu, Imants gatavo vakariņas. Viņi ēd kopā, runā un smejas. Pēc tam Liene palīdz ar mājas darbiem, lasa pasaku un pavada laiku ar ģimeni. Pirms gulētiešanas Liene dodas uz bērnu istabu un skatās, kā viņi guļ. Viņa zina, ka rīt atkal būs skriešana, bet šie īsie brīži, kad viņi ir mājās, ir nemazāk svarīgi kā darbs. Kad bērni aiziet gulēt, sākas mierīgais laiks divatā. Imants atnes tēju, viņi pasēž klusumā. Vārdi nav daudz, bet tuvums runā viņu vietā. Pirms miega Liene pārbauda, vai bērni guļ un čukst vīram. Paldies, ka esi! Un rīt viss sāksies no jauna. Ne perfekti, bet ar mīlestību.